Tu domā, ka piegādes cena nav izšķiroša? Patiesībā 60% pircēju pamet grozu tikai viena iemesla dēļ. Viņi ierauga papildus izmaksas par piegādi, ko viņi nebija gaidījuši. Un tu tikko zaudēji klientu 3 eiro dēļ. Cilvēks smadzenes strādā dīvaini. Cilvēks ir gatavs labāk nopirkt, teiksim, krēmu par 25 eiro ar bezmaksas piegādi nekā to pašu krēmu par 20 eiro un samaksāt 5 eiro par piegādi. Jo piegādes izmaksas tiek uztvērta kā zaudēta nauda. Neuzliec piegādes maksu kā sodu, izmanto to kā stimulu. Noteikti esi redzējis internetu veikalos, augšā rādās paziņojums, iepērcies vēl par 7 eiro un tev pienāksies bezmaksas piegāde. Tā tu nevis aizbaidi klientu, bet panāc to, ka klients nopērk vairāk. Un viņam nav jāmaksā šī tukšā nauda piegādātājiem. Vai tavā internetu veikalā ir ieviesta bezmaksas piegāde no kaut kādas X summas, vai tomēr klientam ir jāmaksā neatkarīgi no groza summas par piegādi? Ieraksti komentāru.